labi ir, kā mēs jūtamies. Kā mēs jūtamies. Varbūt mums vispār nevajag dzimumakti šajā brīdī izdarīt. Mēs vienkārši viens otru skūpstam, glāstam, darām visu ar pirkstiem, ar mēli, ar rociņām. Un tas ir tas, kas mums šajā brīdī vajadzīgs. Varbūt mums ir vajadzīgs vienkārši būt kailiem pagulēt kopā. Kā mēs gribam, kāds ir izjūta, tā ir tā kvalitāte, tā ir nojēga par šo tuvību. Mums aiziet kailiem jūrā izpeldēties. Un mēs jūtamies laimīgi, un mums kāds noglauda ausis un pakaus, un mēs jūtamies par to priecīgi un laimīgi. Un orgasmu cilvēku var dabūt dejas laikā, sievieti vismaz. Nu, vīrietim tas ir sarežģīti, tas, teiksim, bet tas, tā nav, bet sievieti, jā. Un, teiksim, viņai vajag dzimumu aktu tajā brīdī. Nē, viņa dabūna baudu caur deju, caur saskarsmi. Un tā ir viņas reāla pieredze. Var teikt, ka viņi būtu slikti vai nē. Viņi ir laimīgi, viņi ir normāls cilvēks, jo viņi ir jūtīgi, viņi atbild uz vīriešu kontaktu, enerģiju, un vīrietis arī to sajūt ar cieņu. Tas ir milzīgs baudījums iedot sievietei šādu sajūtu. Ja to var izdot, tas nozīmē, ka ar mani viss kārtībā. Tas uzreiz... Šodien ir dzēja, dēja, dziesma, ir atdalīts nost, ir kā atsevišķi kultūras elementi, un viņi tiek pasniegt atsevišķi, tiek atsevišķi izpaust un kaut kur prezentēt, un tas, teiksim, ir nodalīts no cilvēka reālās dzīves, no seksuālās. Dažreiz cilvēki intuitīvi sajūt, ka viņiem vajag, ka dejai ir turpinājums, dabiskais turpinājums ir seks, un tad šī deja ir izdodas, un tad šie cilvēki arī dejo ļoti skaisti, un ja viņi zina, kam viņi gatavojas. Tad šī deja arī iznāk cilvēkiem. Tā kā tas ir, tos var arī atceroties, un šai ebrejiem pilnīgi taisnība. Es arī reiz par reizēm man iznāk arī būt ebreju kultūras centrā, kādreiz kādu pasākumu, es paskatos afišas, kas tur notiek. Kāds pāris gadus atpakaļ bija viena afiša, kur ir striptīs, ebreju kultūras namā striptīs. Tas arī likās tā jocīgi, viņi tomēr tāda atturīga cilvēka un tā viss, bet beigās ir viena maza atzīmīta, ka zālē un uz skatuves tikai sievietes. Tas likās ļoti jocīgi, kā tā, tikai sievietes, kā striptīs, kur tā vīrieši? Vīriešiem tur nav ko darīt. Jo ebreji sievieti iet striptīs skatīties, viņi mācīties, kā komunicēties ar vīriešiem. Kā komunicēties ar saviem vīriešiem? Viņa aiziet viņai. Tas ir kā izglītības pasākums. Tas nav tur tagad sanāks vīrieši, kur tagad skatīsies uz citu sieviešu tur plikumiem. Nav ko viņiem skatīties, lai viņš iet skatās mājās uz savus sievietes plikumiem, kura savu striptīzi iemācīsies to visu darīt. Ļoti gudra, ļoti racionāla, pozitīva seksuāla izglītība. Seksuāla izglītība. Es esmu ļoti priecīgs, ka ir tādas kultūra un ka tādas kultūras piemērs, kā to var darīt. Tā kā arī mums ir daudz, kas jāmācās no tautām, kurām ir spēja izdzīvot un attīstīties arī grūtos apstākļos. Tagad ņemot vērā to, kāda ir Izraēlas valsts šodienas situācija, kāda vispār rašanās, milzīgi pārspēka ielenkumā, viņi spēja pastāvēt un vēl attīstīties, un neskatoties uz visām grūtībām. Valsts attīstās, Izraēlas valsts. Tas ir ļoti interesanti. Otra tauta, no kā mums varbūt ir jāmācās, ir Japāna. Tur arī ļoti izsmalcināta seksuālā kultūra. Katra lieta ir izkopta. Katrs kvadrātmetrs Japānā ir izkopts. Arī no dārziņa viedokļa viņiem ir teritorija ļoti maz. Tur ir 3 kvadrātmetri zemes, teiksim, kaut kāds, un tur ir dārziņš, un tas dārziņš ir patiešām tur katrs kvadrātcentimetrs ir izkopts, un tas ir pārdomāt iestādīts kaut kas. Un seksuālā jomā tāpatās. Ja viņiem ir kaut kādas jutekliskas lietas, Japānā tas ir izkopts. Japāņu erotisko kultūru mēs varam daudz ko no tā mācīties. Visdažādākās jomās. Ja mums daudzas lietas ir profanētas, Japāņiem tas ir sakrāli, par ko mēs īsti varbūt nenojaušam. Mēs redzam tikai ārējo formu, bet mēs nepaskatāmies dziļākā būtībā. To var paskatīties no cīņām. Ja tur katra ir cīņa, teiksim, Japāņi dažādas ir cīņas, tur aikido, karate, kendo. Viņiem ir visur ir klāt garīgā komponente, kur mūsu rietumniekiem bieži vien grūti ir saprast, kas tas ir, ko tas nozīmē, kāpēc tur jārīkojas ir tā. Visu laiku ir sākumā ir meditācija un beigās ir meditācija. Ir rituāls, kā mēs sākam procesu, kā mēs pabeidzam procesu. Viss tā cīņa notiek sakrālā teritorijā un seksuālā dzīve tāpatās.
dzīve ir sakralizēta, saglabāts ir sakrālais dzīvē. Tas, kas rietumniekiem pazaudēts kristietības ietekmē.